26. oktobrī Daugavpils novada kultūras centrā izskanēja ikgadējā Daugavpils novada zemnieku balle. Daugavpils novada zemnieki ir čakli un ļoti vispusīgi darba cilvēki. Novadā ir attīstīta daudznazaru lauksaimniecība, ar katru gadu palielinoties arī jauno zemnieku skaitam, kas turpina vecāku iesāktās tradīcijas un paliek strādāt savā dzimtajā novadā. Mūsu mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk jauno zemnieku, un arī šogad tiek arī sumināti pirmie jaunie zemnieki, kas ir apgūši projektus veiksmīgi, kas ir sākuši startēt. Protams, mums ir ļoti daudz jauno, katru gadu mēs viņus sāksim ar vien vairāk piesaistīt, bet pirmie 2-3 jau ir parādījušies mums, kas tiešām ir sākuši jau kārtīgi strādāt. Katru gadu bija vērtējām pirms tam, bija sakoptākā lauku sēta, bija sakoptākais pagas, bet šogad vienkārši apbalvosim tos zemniekus, kuri visveiksmīgāk ir apgūši Eiropas projektus, kuri visveiksmīgāk ir piesaistījuši strādājošos, sakārtojuši vidi, sapirkuši daudz tehnikas, visu laiku kaut kur attīstās, visu laiku kaut kas viņiem notiek. Jaunais lauksaimnieks Aigars Lociks no Naujenes pagasta savu zemnieku saimniecību Krustceļš nodibināja šī gada aprīlī, saimniekošanu uzsākot vasaras sākumā. Aigars nodarbojas ar gaļas lielopu audzēšanu, kas izdevās veiksmīgi īstenojot jauno lauksaimnieku projektu. Es patiesībā šodien, ka laukos nav ko darīt, tādas tekstus vispār nekad neesmu sapratis. Jo tur ir izdomas trūkums tikai un tikai. Jo pat bez jaunā lauksaimnieka šī projekta ir iespējams uzsākt. Ir iespējams. Ir nozares, kur nav vajadzīgi nekāda nopietna ieguldījuma sākuma. Vienkārši var pamazām kaut ko attīstīt. Varbūt sākumā hobija līmenī, pēc tam jau biznesa līmenī. Zemnieku saimniecības Alkšņa īpašniece Nina Latička ar pārliecību saka, ka viņas saimniecībā viss iet tikai uz augšu. Sākot no 3 hektāriem un izaugot līdz 90, Nina kopā ar vīru ir paspējusi realizēt 4 projektus. Nina lepojas, ka viņai ir tieši bioloģiskā saimniecība. Tieši tagad cilvēki sākuši vērtēt un pirkt, balstoties uz kvalitātes rādītājiem. Un te, protams, vinnē bioloģiskās lauksaimniecības, kas ražo ekoloģiski tīru pārtiku. Kad viss tikai sākās, kopā ar topošo vīru izlēmām, ka nodarbosimies tikai ar lauksaimniecību. Un tagad esam gandarīti par to, ka viss izdodas. Gribu pateikt ļoti lielu paldies jums visiem. Gan jums, kas šeit klātesošies zālē, gan tiem, kas šodien ir mājās. Par to darbu, ko jūs ikdienā veicat, jo kopt zemīti ir ļoti grūti. Jo daudz kas ir atkarīgs arī no laika apstākļiem, bet, protams, jau visvairāk ir no jums pašiem. Un jūs jau esat ļoti sīksti, izturīgi un spēcīgi. Jo jūs saimniekojat savās piemājas sētās, savās zemnieku saimniecībās, un jūs jau esat tas pamats mūsu novadā, kas rada šo uzņēmējdarbību, kas nodrošina labklājību savās ģimenēs, kas dod arī darbiņu gan kaimiņam, gan radām, gan draugām, gan novada iedzīvotājiem. Paldies jums par to! Latvijā 58% laucinieki virs 60 gadiem vecumā. No vienas puses tas ir normāls vecums, no otras puses iet pārdomāt par to, kas tad tālāk ražos produkciju. Un, protams, ka man zināmā mērā arī ir tāds gandarījums, teiksim, tad, kad iepriekšējā gadā parādījās Latgales projekts un bija nepieciešamība savākt jaunus zemniekus, kuri vēlās rakstīt projektus, mēs domājam, ka nekā nebūs. Jo principā izskatās, ka kur te jaunie principā. Bet pēc tam bijām patikami pārsteigti, gala nobeigumā bija sarakstīti 46 projekti, no kuriem principā lielākā daļa ir apstiprināti, kaut kāda daļa apstiprināta ar piebildi gaidīt finansējumu, bet es nedēļu atpakaļ biju pie Anna Helveigas pārrunās, un viņa pateica, ka līdz gada beigām šogad visiem nauda būs, visiem projektiem, kuri apstiprināti.
Pateicības raksti tika pasniegti Pjotram Bogdanovam, Valērijam Matuļam, Vitālijam Kovaļevskim, Andrejam Lesčovam, Edgaram Veličko, Nadeždai Silickai, Ņinai Latočkai, Darjai Stoļarovai, Aināram Jonānam, Jurim Žukam, Aleksandram Studeņņikovam, Guntaram Vingrim, Aivaram Kudiņam, Viktoram Kalānam, Pēterim Springim, Gunāram Pabērzam, Aigaram Locikam, Valērijam Mančevskim, Aleksandram Harlamovam un Oskaram Matisānam. Ar pārtikas un veterinārā dienesta balvām sumināti akciju sabiedrības Latgales Bekons, zemnieku saimniecības Manturi un zemnieku saimniecības Liepukalns īpašnieki. Valsts augu aizsardzības dienesta dāvanas pasniegtas Dmitrijam Petrovam, Aināram Jonānam un Lienai Lukjāņenko. Savukārt valsts tehniskās uzraudzības aģentūras apsveicamo pulkā bija Valērijs Matuļs, Valērijs Ančevskis, Pēteris Springis un Roberts Jonāns. Par muzikālo noskaņojumu parūpējās Daugavpils novada kultūras centra vokālā studija Stay John un Skrudelienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis Līgaviņas.